Tu pat esi teikusi, ka rakstīšana tev ir kā narkotikas. Kas ir tas galvenais iemesls, kāpēc tu sāki rakstīt grāmatas? Tās ir tās narkotikas, vai tu vēlies kaut ko atstāt aiz sevis? Gan viens, gan otrs. Jebkurš cilvēks, kurš raksta grāmatas, viņš noteikti vēlās aiz sevis kaut ko atstāt. Tā nav, nu man ir pilnīgi vienalga. Tā neviens rakstītājs neteiks. Es nesaku, esmu rakstniece, ja? Es esmu grāmatu autori. Rakstnieki, man liekas, ir tie, kuri rada savu fantāziju grāmatā. Kur tev pašai bija visinteresantākā grāmata tapšanas stadijā? Pie kuras tev bija visinteresantāk strādāt? Nu, laikam jau pagaidām pēdējā Aivars Brīze, Dzelzgriezies un Dūja. Un tad man uzreiz ir jāpasaka, ka Dūja neesmu es. Kā visi domā? Jā, ja kāds nav izlasījis grāmatu, tad droši vien tā arī domā. Kas tu viņu par Dūju? Pastaties tām bildēm, kāda viņa tur Dūja. Traks var palikt. Dūjas ir tādas baltas, tādas gaiši pelēkas, tādas mierīgas, ja, tādas dūjotājas, ja. Bet es esmu drusciņ kaut kas cits. Dūja ir dvēsele. Dūja vienmēr bijis dvēsele. Un tas kontrasts Dzelzgriezies un Dūja, tas ir Aivars kā ārpuse un Aivars kā iekšpuse. Ja? Ir kā Dzelzgriezies, tāds stingrais, ādainis, ja? Tāds ādā stērptais rokeris. Un kas viņam iekšā, to zina tikai viņš un es tagad.